Šajā raidījumā mēs parunāsim par fotografiju 20. gadsimtā. Visticamāk, jums uz galda vai mājās kaut kur kastē arī ir šāda te kaudzīte ar kaut ko interesantu, ar interesantiem bērnības, jaunības vai jūsu vecvecāku piedzīvojumiem. Tie ir negatīvi, pozitīvi, viskaut kas no pagājušā gadsimta, ko mēs šobrīd bieži vien gribam digitalizēt. Man arī cilvēki daudzi nāk, prasa un padomu, prasa ieskanēt šos te negatīvus, vai vienkārši redzētu, kas tad ir bijis tajā pagātnē. Jo redzēt, pagājušā gadsimtā fotogrāfijas neglabājās digitālā formātā, visiem pieejami telefonā un tā tālāk. Fotogrāfijas glabājās kastītēs un lielākās kastēs un albumos. Respektīvi, šodien man ir neliels, viens no risinājumiem šai ne problēmai, bet uzdevumam apskatīt šos kaut kā lielākā formātā. Var, protams, meklēt kaut kādu projektoru, vēl kaut ko, bet rekur, šis varētu būt es jaunībā. Jā, ļoti jaunībā, pirms gadiem 40. Man gribētos viņu redzēt kaut kā datorā. Variants 1 ir nopirkt skeneri, kas patiesībā nemaksā daudz. Principā pa 100 līdz 150 latiem jūs varat dabūt plus mīnus fotoskeneri un tad sākt mācīties to skeneri lietot, tad tur dabūt tās bildes datorā un tā tālāk. Un tas ir diezgan, process ir diezgan drīzāk uz to sarežģīto pusi, nevis uz to vienkāršo pusi. Un process prasa kaut kādu intelektuālu piepūli to darīt. Es nesaku, ka tagad jūs to nevariet darīt, bet tas prasa ieguldījumu. Tur tos negatīvus tagad tur likt, tur kaudzītēs un likt iekšā tajās turētājos, un tad viņus tur konfigurēt, un tad to visu skenēt un tā tālāk. Un daudziem cilvēkiem tas ir vienkārši tā kā, nē, tas ir. Tad jūs varat samaksāt kādam naudiņu, kurš jums to visu digitalizē, bet šīs naudiņas principā ir diezgan, it kā nekas traks. Vidēji tirgu tas ir apmēram 50 centi par negatīvu uz augšu, ar retušu un tā tālāk. Kā jūs redzat, man to negatīvu šeit ir visai daudz, un šie nav visi, šie ir tikai viena kastīte no visa lielā arhīva, kas man glabājas pagājušā gadsimta 80. gadi pārsvarā, 70, 80, varbūt arī 90. mazliet ir kaut kas saglabājies. Lūk, un trešais variants, viens ir nopirkt skaneri, otrs ir samaksāt kādam, trešais variants ir pašiem to visu izdarīt. Un šobrīd ir parādījušies vairāk forši interesanti risinājumi, un viens interesants risinājums man ir šeit. Tas ir Valoy Easy 35. Valoy ir somu startup kompānija, man liekas, ka Somijā, un ražo visādus vairākus produktiņus filmu foto digitalizācijai. Man ir lielais Valoys 6x9 cm, ar kuru var digitalizēt principā arī, ja labi grib, arī 4x5 colu stikla plates un parastās filmu plates un pārsvarā plato filmu un šauro filmu, un tur ir visādi adapterīši un tā tālāk. Un Valoy pat izlaida vienkāršāku variantiņu, pat pirms kāda brīža, bet viņš ir pieejams Latvijā. Valoy Easy 35, kas ir paredzēts tieši šaurās filmas digitalizācijai. Un tāds ātrais unpacking. Mums ir Quick Start Guide, kas ir ļoti, ļoti forša grāmatiņa, kur viss ir izstāstīts principā diezgan vienkārši, bet to mums nevajag. Un tālāk kastītē mums ir pats Valoy, kas izskatās principā pēc fotoaparāta tāda boks kastītes fotoaparāta, un tur iekšā jūs domājat, ka rekur ir sensors, bet nē, tas nav sensors, tas ir tikai un vienīgi gaismiņa, un to gaismiņu mēs varam ieslēgt, un viss. Gaismiņai mēs varam regulēt temperatūru, augstāku, siltāku. Tas ir nepieciešams, ja jūs fotografējat vai melnbaltos negatīvus vai krāsainos negatīvus vai diapozitīvu filmu, tad jūs varat pieregulēt šīs gaismas temperatūru un iegūt labāku rezultātu, jo katrai filmai tātad bāzes plēves tonis ir mazliet cits, un tās ir detaļas, bet tas ir forši, ka tas tā ir. Un, kā jūs redzat, tās gaismas jaudas te patiesībā ir diezgan daudz, jo es diezgan aizskatos apžilbis. Te mums iekšēja baterija, kuru var uzlādēt, tas ir forši, vai arī turēt piespraust ar Type-C pie barošanas. Tā ir viena daļa, kas mums ir vajadzīga šai procesā. Tālāk mums ir maisiņš ar veselu kaudzi adapterīšu, arī priekš kam tie vajadzīgi es izstāstīšu nedaudz vēlāk. Un tur nekā cita mums nav, te mums ir divas caurulītes tādas.
caurulītes uzmanīgi smuki atpakosim. Ir nepieciešamas, lai jūs varētu šo visu saskrūvēt kopā. Es reāli šo tā pirmo reizi vaļā. Tātad mums ir vajadzīga viena caurulīte, varbūt mums ir vajadzīgas divas, varbūt mums ir vajadzīgas vēl dažas. Tātad ideja šeit ir kāda ļoti vienkārša. Jūs pieliekat galā savu digitālo fotoaparātu, kurš jums ir un ar kuru jūs esat pieraduši strādāt. Un pieliekat savam objektīvam galā tātad šo valoju kastīti, kurā jūs liksiet iekšā negatīvus. Tātad šos. Un tā, šo mēs noliksim maliņā. Kāpēc tā truba mums ir vajadzīga tik gara, lai būtu labāka vilkme? Kas notiek šajā sistēmā? Būtībā mēs ar fotoaparātu fokusējamies uz to vietu, kur atrodas šis negatīvs iekšā šajā valoja kastītē, un nofokusējamies un nospiežam uz fotoaparātā pogu. Tas arī viss. Jums ir gatava bilde, jūs esat digitalizējuši šo negatīvu. Tātad jāpiebilst, ka tas notiek ļoti ātri. Ieliekam negatīvu, patinam uz priekšu, nofočējam, patinam uz priekšu, nofočējam. Tad ļoti ātri jūs to varat izdarīt, un jūs varat izdarīt diezgan lielā apjomā. Attiecīgi, šis pirkums ir ļoti loģisks un pamatots solis, ja jums ir liela kaste veco arhīvu, kā tas ir man, un jūs to gribat darīt paši. Vai arī, ja jūs ikdienā fotografējat ar filmiņu un gribat paši šo visu digitalizēt un negribat nest uz laboratoriju, kur jums to filmu tur kaut kā ieskanē. Tātad, zināmā mērā tādiem fotoarhīvu cienītājiem, fotoamatēriem un tā tālāk. Attiecīgi šīs trubas garums, caurules garums mums ir nepieciešams, lai pielāgotos dažādiem objektīviem, jo dažādiem objektīviem ir dažāds minimālais fokusēšanās attālums. Tātad jums būtu nepieciešams objektīvs, kas spēj fokusēties apmēram 40 cm attālumā vai tuvāk. Makroobjektīvu izmantot ir foršāk, jo asums un detalizācija tam negatīvam būs labāka. Ar kitu objektīvu tas nebūs tik labi, bet, neko darīt. Tātad mums ir diezgan spoža gaismiņa, kā mēs to secinājām, kur gaismiņa trubā ir redzama. Un tas nozīmē, ka mēs varam standartā izmantot kaut kur ISO 100, ISO 200, F8, un slēdža laiks, mums nav īsti aktuāls, jo viņš nekur neaizbēgs. Liksim galā fotoaparātu un paskatīsimies, kā tas darbojas. Tālāk viss notiek ļoti, ļoti vienkārši. Es uzsvaru vārdu vienkārši, priekš manis tas ir vienkārši, bet principā nekas sarežģīts. Ņemam fotoaparātu ar makroobjektīvu, ņemam attiecīgo pārējas gredzenu, tātad mums ir objektīvs 67 mm, tātad man vajag 67 mm šo adapterīti. Skrūvējam šo priekšā mūsu makroobjektīvam. Kā es teicu, tas var strādāt ar citiem objektīviem, bet principā ir paredzēts tātad, ka jums ir kaut kāds makroobjektīvs vai vismaz makrofunkcija. Un tālāk mums vajadzētu aptuveni noteikt, cik tuvu tas objektīvs spēj fokusēties. Ieslēgsim kameru un apmēram tātad paskatīsimies, cik tuvu uz aci vienkārši mēs spējam ar šo aparātiņu nofokusēties. Ar šo objektīvu, es domāju. Tātad uzliksim fokusu principā manuālo, jo autofokus mums nav īsti vajadzīgs. Tātad manuālais fokus un piefokusēsim, kur mums ir tuvākā distance. Tātad ar šo apmēram es varu dabūt diezgan tuvu, bet normāls darba attālums ir šāds. Pieliekam galā trubiņu un saprotam apmēram, kur tad mēs esam. Tātad es teiktu, kaut kādi 3 gredzeni te ir vajadzīgi. Šo var vienkārši paeksperimentēt un skrūvējam klāt galā šo valojas trubiņu. Lūk. Un tālāk mums ir kamera, kur mēs uz ekrāniņa redzēsim to, kas notiek. Es nolikšu tā, lai jūs arī redzat, Un liekam iekšā filmiņu un skatāmies, kad mums uz ekrāna kaut kas parādās. Un ka mums ir pirmais kadriņš, kurš gan man ir ielicies otrādi, bet, tas nebūtu nekas traks. Bet ērtībai, protams, mēs varam apgriezt to filmu otrādi, lai mums visi kadri ir pareizi un nav lieku reizi tur Lightroomā kaut kas jādara. Kur mums tātad ir pirmais kadrs un atliek noregulēt asumu un nofotografēt, bet pirms mēs to darām, šai gadījumā es izmantoju principā automātisko režīmu, bet faktiski man vajadzētu tātad diafragmu ielikt kaut kādu F8, piemēram, lai būtu ļoti skaidri un ļoti precīzi tā detalizācija, un tātad nofokusēties. Šai gadījumā mums ir bezspoguļa kamera, kas mums ļauj iefokusēt ļoti smuki uz pašu negatīvu. Varam uzlikt focus peaking, tā kā redzam, ka mums šis ir asumā, tad mēs varam šo
nofokusēt. Nu, un šajā gadījumā tas ir ISO 125 f8 1/100. Tātad nekāda kustība, nekas šo neietekmēs. Ņemam, fotografējam un attiecīgi braucam tālāk uz nākamo slaidu. Ja? Atkal fokusu principā pārbaudīt nevajag, jo fokus nav mainījies, ja jūs neesat te kaut ko grozījuši. Un faktiski varētu strādāt arī ar automātisko fokusu, bet tad katru reizi būs viņam jānofokusējas un ir kaut kāds kļūdas procents. Ja mēs strādājam ar manuālo fokusu, kļūdas te principā nebūs. Tagad, kā jūs redzat, man tas negatīvs ir nedaudz tāds, maziņš tai kadrā. Un, lai es viņu te būtu lielāku, man ir jāpieliek šis valoj mazliet tuvāk. Tāpēc es noskrūvēšu šo pasākumu nos. Un vienu gredzenu no šiem izņemtu ārā. Tātad dabūšu visu šo kasti nedaudz tuvāk pie sava fotoaparāta. Nofiksējam šādi. Un tagad vienkārši vajag par jaunu nofokusēties. Un re, kur mums ir bildīte, un bildīte jau ir praktiski visā kadra izmērā. Tātad šis ir korektais attālums, 2 gredzeni uz šo makro objektīvu. Fokus ir, fotografējam un braucam tālāk. Ja skatāmies, ko tad mums te vēsture ir sagādājusi. Fotografējam un aiziet tālāk. Nu, te bijusi ir, man acīm redzot, ģimenes fotosesija. Jauki. Varēšu apskatīties, kas tad mums šeit ir. Nu, lūk. Es šobrīd digitalizēju kaut kādus 5-6 kadrus. Un tas viss notiek ļoti forši, ļoti ātri. Jūs ieliekat filmiņu, nofokusēties, spiežat pogu un vēl tinat tālāk. Pēc tam, ja jūs gribat ieliekat datorā, Lightroomā kaut ko apstrādājat, varat neapstrādāt, jums tāpat tā bilde ir gatava un ļoti ātri digitalizēta. Tagad par šiem mazajiem negatīviem, kas mums ir vienā slaidā sagriezti, šie ir diapozitīvi no pagājušā gadsimta 80. gadiem, kas ir ļoti forša lieta, jo tās ir krāsainas bildes, un mēs varam redzēt, kā tur bija krāsas tajā laikā un kas tur notika, bet šos ir nedaudz grūtāk dabūt iekšā šajā sistēmā, bet tas ir tikpat vienkārši iespējams. Izņemam ārā šo rāmīti, mazo, tad rāmītis izņemas ārā, un te mēs varam ielikt arī iekšā, tad man bija šādā virzienā jāliek, ieliekam iekšā to vienu negatīvu. Nu, sanāk mazliet ķēpa, katru reizi tas negatīvs ir jāieliek iekšā, bet tas principā ir vienalga daudz ātrāk nekā, ja jūs to darītu ar skeneri. Tā ieregulējam asumu, fantastiski, mēs dabūjam ļoti labu detalizāciju, un piebilde, ja jūs, un tad, kad jūs digitalizējat krāsainos diapozitīvus, tātad šajā gadījumā jums tā bilde būs pozitīvs, ja jūs digitalizējat negatīvus, viņi jums būs negatīvi, jo fotoaparāts ir fotoaparāts, un tos datorā nāksies taisīt invertā, tas arī nekas traks. Bet krāsainiem diapozitīviem būtu nepieciešams piekoriģēt mazliet ekspozīciju. Tātad nevienmēr kamera sapratīs pareizi to gaišumu, kāds ir nepieciešams šim konkrētajam diapozitīvam, un tāpēc es mazliet šo ekspozīciju pagriezīšu tumšāku. Tātad no šai gadījumā -1, piemēram, būtu ļoti korekti un fotografējam. Kas šeit notiek? Šis ir Sony A7A4, te ir 33 megapikseļi, rēķinot nost malas no šīm negatīva mazliet no rāmīša. Es faktiski dabūju kaut kādus 24 līdz 30 megapikseļus no šiem vecajiem negatīviem, kas ir pilnīgi pietiekami, lai es to bildi varētu izdrukāt A3 formātā un ar kaut kādu AI palīdzību mazliet vēl palielināt un apskailot un uztaisīt viņu lielāku. Tālūk, absolūti vienkārši. Es reālā laikā izņēmu no kastes, ieliku iekšā negatīvu, pieregulēju šo attālumu ar makroobjektīvu un nofotografēju. Un tas arī viss. Tātad liekam iekšā, strādājam, darbojamies un digitalizējam savu arhīvu. Valoj piedāvā vēl dažādus visādus brīnumus. Ir adapterīši diapozitīvu rāmīšiem. Tātad, kur likt iekšā šos rāmīšus, jo tādu arī man ir diezgan daudz arhīvā. Un, kā es teicu, Valoj piedāvā arī lielo produktu, kas ir Valoj Advanced, manuprāt, kas man ir jau sen iegādāts, tiklīdz tas iznāca lielo plato filmu digitalizēšanai, un arī stikla plates un filmas tātad loksnes. Visu tur var digitalizēt un strādā ļoti, ļoti forši un ērti. Ja atkarībā no tā, kāds jums ir digitālais aparāts un vēlams makroobjektīvs, bet, kā es teicu, ja mēs saliekam kopā arī visus šos
tad mēs varam principā arī ar standarta objektīvu dabūt to bildīti bez makro objektīvu palīdzības. Un, lai savu teoriju pārbaudītu, es paņēmu parastu 50 mm 1.4 objektīvu, pieskrūvēšu šo adapterīti un pieskrūvēšu arī visas šīs trubas šobrīd klāt caurules, vienalga, jo man ir tā kā pārliecība, ka man ar to 50 arī vajadzētu sanākt šo visu te izdarīt. Vīsnes ir ļoti smalkas, uzmanīgi. Tātad, ok, ir. Liksim klāt šo pagarinājumu. Makroobjektīvs ir foršāk, ja makroobjektīvs ir asuma ziņā labāks, izšķirtspējas ziņā labāks, bet, ja jums ir principā labs objektīvs, uzliksim kaut kādu f5,6 un pamēģināsim, kas tad mums notiek ar šo 50 mm objektīvu. Tā vietā jums varētu būt kit objektīvs vai, faktiski jebkas, kas jums ir, kas ļauj puslīdz fokusēties tuvumā. Tātad te, kur mums ir šī filmas plakne. Iespējams, ka te vajag nogriezt filmai galu. Nē, viss ir ok. Slēdzam iekšā, skatāmies, kas mums te notiek. Tā, jā, šādi te tomēr nebūs, jo mums tuvākais fokus ir kaut kur šeit. Attēlu es varu iegūt, bet attēls ir ļoti, ļoti maziņš pašā kadra vidū. Kā jūs to varat redzēt, ja? Tad kur kaut kur caurules galā ir attēls. Es viņu varu nofokusēt, es viņu varu nofotografēt, bet viņš būs ļoti mazs, tad man būs jākrupo ārā ļoti daudz. Šī bija teorija, es nesaku, ka tā vajag darīt, bet ja jūsu objektīviem ir kaut kāda makro funkcija, pieņemsim, jums ir 24-70, kuram ir tā kā makro pierakstīts klāt, vai 70-300, kam ir kaut kāda makro iespēja, kurš spēj tuvāk fokusēties, tad jūs ar to arī ticamāk varētu dabūt kaut kādu rezultātu. Bet tas ir jāmēģina, tas ir jāeksperimentē, jo Valoja arī grāmatā raksta, ka jums ir nepieciešams makro objektīvs, kurš spēj strādāt šajā diapazonā. Šīs prieks jums maksās apmēram 200 naudiņas Latvijā un principā ir ļoti, ļoti vienkāršs un ļoti labs rezultāts. Vēl ir, es atcerējos, 4. opcija, jūs varat nopirkt vai iznomāt dažādu Ķīnas ražotāju šos tādus mazus tā kā skenerīšus, kuros liek iekšā filmiņu, un tad tur ar pogu spiež, un viņš saglabā atmiņas kartē, bet tur ir ļoti mazs sensors, un ļoti tāda, tā attēlu kvalitāte ir tāda diezgan bēdīga. Ar to pietiek, bet tie arī nav lēti, viņus var iznomāt, un es pieļauju arī, ka šo var iznomāt fotoveikalos, meklējiet, skatieties, jo faktiski šis jums ļauj burtiski, dienas vai 2 laikā digitalizēt ļoti lielu apjomu negatīvu. Ja jūs to iznomājat, ja jūs to nopērkat, tad jūs varat ar to darboties ļoti, ļoti ilgi. Ja jums nekā nav no tehnikas un jums ir tikai kaste ar negatīviem, tad jums ir jāiznomā fotoaparāts, makroobjektīvs un Valoja EZ35 adapterīts, un jūs varat sākt darboties mājās ar savu arhīva digitalizāciju. Labi, varbūt kamēr es tiku līdz beigām, šis jau sāka izklausīties sarežģīti, bet es pats esmu atteicies no skeneriem, jo skeneri ir lēni un prasa diezgan daudz uzmanības, diezgan daudz koncentrēties, visu tur konfigurēt, un, godīgi sakot, tā laika, ir tik, cik ir dzīvē. Šis ir ātrāk, un manā izpratnē šis ir arī tādā, kā lai pasaka, tādā ikdienas vajadzībām kvalitatīvāk. Ja jūs gribat no sava negatīva uz platās filmas super izšķirtspēju un ļoti labu tur detalizāciju, dinamisko diapazonu un tā tālāk, tad vienalga jums būs vajadzīgs labs un dārgs skeneris, ar ko jūs to varēsiet iesākt un ko jūs to varēsiet tur izdarīt. Tur ir nianses, un tas jau ir tāds profesionālāks līmenis. Visām amatieru fotogrāfijas un ikdienas fotogrāfijas vajadzībām pārfotografēšana, tātad negatīvu pārfotografēšana ir labāks, ātrāks un kvalitatīvāks rezultāts. Izņemot gadījumus, kad jūs gribat kaut ko ļoti, ļoti specifisku sasniegt ar specifiski dārgu skeneri. Es to pateicu, tā tas ir, lai jūs nesāktu strīdēties. Kā to daru es? Es šos negatīvus pārfotografēju ar 100 megapikseli digitālo fotoaparātu, ar adaptētu makroobjektīvu, un man pat ir speciāls statīvs uztaisīts, kur to var izdarīt. Tādā veidā es no šī negatīva iegūstu 100 megapikseļus digitālā formātā, kas ir stipri pa daudz šai izšķirtspējai, bet tas pārsniedz visu man pieejamo skeneru iespējas, un attiecīgi tas rezultāts ir stipri labāks. Ja jums nav 100 megapikseļu fotoaparāta, neuztraucieties, par naudu var nopirkt visu, bet principā pietiek ar 24 megapikseļu
parastu fotoaparātiņu un parastu makroobjektīvu, un jūs varat tikt galā ar visu to arhīvu, glabāt to datorā un ik pa brīdim tomēr paskatīties. Ņemiet par labu foršs produktiņš no Valoj. Viņiem ir, papētiet mājaslapā, viņiem ir vēl visādi produkti dažādiem formātiem un dažādi aksesuāri, tiem pašiem diapozitīviem un tā tālāk, kā arī platajām filmām. Tur to produktu ir daudz, viņi tos ražo, viņi tos taisa, un tas ir ļoti, ļoti forši, ka kāds beidzot kaut ko tik vienkārši foršu ir uztaisījis, ko var sākt lietot burtiski 5 minūtēs, kā es parādīju, un dabūt jau kvalitatīvu rezultātu. Šo produktu apskatam nodrošina Focus Nordic pārstāvniecība Latvijā, un aprakstā ir links, kur jūs varat ieraudzīt vēl visādas preces, ko viņi man laipni iedod apskatīt, izmēģināt, uztaisīt kādu apskatiņu, un šajā gadījumā arī lietošanas instrukciju. Ņemiet par labu, spiediet laiku, meklējiet veikalos un skenējiet skenējiet, fotografējiet, pārfotografējiet savus negatīvus un digitālā pasaulē un aizsūtiet draugiem. Visu labu!